pareizi teikt, doktorā maļo papildus viņām stakēšu kaut kā. Es jau biju cerējis, ka par sākām būs vēl viens musikālais, jo man ļoti atrast jūsu līdzskaņām dziedājumu. Paskatodāju klātesošiem, veiksmīgās klātesošās. Man, protams, tas bija pārsteigums, ka es neiezīju laikā, tāda pieeja brīža vēl. Cilvēks, kas man pateica, ka es esmu pēc kandidātu statā. Katrā ziņā tas ir pārsteigums, bet arī prieks, un arī, tā teikt, iepazīnos ar sevi, kā to redz no malas. Man arī tādu ziņkāri klausījos tādu intriģējuši. Tas tā ieradām. Bet tas, ko man gribētos pateikt, patiesībā uzstādīt tādu jautājumu. Kas tad ir tas Eiropas kodols? Kas ir pats svērtīgākais Eiropā šodien? Kas ir tas pats aktuālākais Latvijai šodien no Eiropas vērtībām? Un tātad es par ko domāju, kad man viens ļoti īsts vārds apziņā parādījās. Tas ir cieņa. Cilvēka cieņa. Jo šis jēdziens, cik tā es mēģinu, noskanēt tos trīs Eiropas identitātes stūrakmeņus, tad tur laikam nebūs tā jēdziena. Tas jēdziens radās vēlāk, ko var atsevišķi papētīt, kā viņš radās un kā viņš iesakņojās, bet tā atstāta par cilvēka personai pienākošo cieņu, tas ir kaut kas tāds, kas ir raksturīgs tikai Eiropai, un no Eiropas arī par visu pasauli pēc tam izplatījās. Un es domāju, ka šī cilvēka cieņa tā tika ļoti stipri ievainota un sabradāta kājām okupācijas laikā gadiem. Un, diemžēl, tā cieņa arī tiek ievainota arī šodien caur to, ka, diemžēl, tā garīgā dimensija, vēseliskā dimensija, kas ir cilvēkā, diemžēl, viņa ir tikusi ļoti mazvērtēta un tiek mazvērtēta. Un tomēr ir jāsaka arī tas, ka šobrīd notiek cīņa par Eiropas dvēseli, jo, jā, mēs zinām, Eiropai ir krīzē, bet mēs te runājām pirms pasākumā, ka tā krīze mēs jau redzam tikai to aizberga redzamo daļu, tā ekonomiskā krīze. Tā jau tikai ir sekas morālai un garīgai krīzē, kas ir pašos pamatos. Un tā lielākā problēma, kas ir šobrīd Eiropā, un arī Latvijā, nav sabalansēts garīgais ar materiālu. Jo cilvēkam, aizvadītajā gadā daudz reizes esmu skaidrojis to, ka cilvēkam jau ir trīs vajadzību līmeni. Materiālās ir tiesīgās vajadzības, tad vēsturiskās, ja psiholoģiskais līmenis, tas, ar ko pirmā kārtām kultūra apmierina šo līmeni, bet arī gara līmeni. Un, ja viduslaikos noteicošais bija tas gara, vienkārši tika mēģināts uzspiest to, ka tas gara līmenis ir galvenais un iesaka tika slāpēja. Tad šodien mums tas ir pilnīgi kājām gaisā. Šodien miesa valda un patiesībā tas vēseliskais, es pat teiktu, tas zemākais vēseliskais, ambīcijas, paraskāri, daudzkāri, tas ir ļoti spēcīgi. Un tas faktors, kas spēj vienkārši ierobežot, ielikt kaut kādos normālos rāmjos, savaldīt šo džinu, kas ir izsūtis ārā no pudeles, tas ir garīgās vērtības, tas cilvēka dziļākais esamības kodols, cilvēka, tur mājot vielas, no turienes nāk tas gara spēks cilvēkā, no turienes nāk tās idejas, par kurām runājām.
ka tie cilvēki, kas ir gudri cilvēki, ka viņi runā par idejām. Un man to jūsu teikto, ka drīz vai gribētos, ja vien tas ieiet 140 zīmēs, ka lai viņš aiziet ar sociālajiem tīkliem. Jo tas ir ļoti spēcīgi, tiešām. Ja mēs paskatāmies, kas notiek interneta komentāros, jā, tur ir argumentēti un labi komentāri arī, bet viņi ir nospiedošais mazākums. Pamatā tur ir tādi komentāri, kur ir tai trešai autorībai. Nē, kur ir nevis par lietām, bet kur kādi, kuriem ir mazvērtības komplekss, viņi izgāž savu rūpi un vienkārši bez argumentācijas viņi ieliek uz prātu. Viņi tikai emocijas izgāž savu kompleksu uz citiem. Un es aicinu, vienkārši, ja jau komentē, tad jau komentē argumentēti, balstoties uz prātu un emocijas pamazām tomēr ielikt kaut kādos rāmjos, bet nevis balstīties uz stereotipiem, kas nāk vai no padomju laikiem, vai vēl no kaut kurienes, vai kuri no cilvēka ievainojumiem, kas ir bijuši viņas dzīves vēsturē, un tad vienkārši reaģēt savu to. Es domāju, tas ir liels izaicinājums attīrīt šo komentāru, šo interneta vidi no tāda veida reakcijām un padarīt racionālu un argumentētu. Bet, protams, ne tikai interneta vidē, bet arī politiskajā vidē. Tad, kad notiek diskusijas partiju starpā, tad, kad notiek diskusijas grupējuma starpā, biznesa grupējuma, vai tad, kad tiek risinātas jebkādas problēmas. Pie mums, tagad es atgriežos jau noslēdzu to citu mēs atgriežamies pie cieņas. Tiek mēģināts vienkārši iznīcināt pretinieku un nešķilojot, neatdalot viņa darbus no personas. Tas ir viens liels izaicinājums. Iemācīties tātad nokritizēt vienu vai otru cilvēku soli, vai viņa kļūdu, vai viņa reālu nodarījumu, bet neiznīcinot pašu cilvēku. Tur vajadzīgs mazliet valsts, vajadzīgs mazliet kaut kāds līmenis, lai viņš tam nonāktu. Bet es domāju, ka mūsu sabiedrībā ir liels potenciāls un ka mēs to spējam, bet šeit mums jāsaliek, kā mēs teikt, galvas kopā. Mums jāuzstāda diagnoze, jāapzinās problēma, un tad kopā jāmēģina viņu risināt. Viens cilvēks to nevar izdarīt. Es jūs aicinu tautā, saliksim galvas kopā un mēģināsim atveseļot mēdīju vidi, interneta vidi un vispār to mūsu, arī vidi, savstarpējās komunikācijas vidi, lai mēs argumentēti pēc būtības, bet nevis vienkārši kā izgāžu šūpi un mēģina iznīcināt. Tā mēs netiksim. Vienā brīdī es redzēju, bija ļoti atbalsojies, kad es teicu, nevis gretēsim viens otru, bet mēģināsim palīdzēt otram pacelties. Jo ir mūsos tādi mehānismi, ka otrs rādās augšā, tad pirmais, ko dara, ņem un norauj viņu lejā. Pats nerādas, bet norauj viņu lejā. Palīdzēsim, paliksim viņam loku vai plecu, lai viņš tiek uz augšu, jo ar to arī es pacelsos. Galā Rainis saka, pacel citu un celsies pats. Es domāju, viņš zināja, ko saka, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad savstarpēja cieņa, ka cilvēka personīgi neizmērojama vērtība, neatkarīgi no dzimuma, neatkarīgi no orientācijas, neatkarīgi no valodas, neatkarīgi no izglītības līmeņa vai no viņa konta stāvokļa. Un pēdējais, ko man gribējās teikt, bet jautājums ir, kur tā cieņa balstīta, no kurienes tā cieņa nāk. Protams, mēs varam to apcerēt filozofiski un racionāli, bet tomēr tas galējais pamats, no kurienes tā cieņa nāk un kur tā cieņa rod reālu balstu, tā ir atstāta par to, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēva līdzības. Un tas viņu kvalitatīvi atšķir no visas pārējās no visām pārējām radībām un no visas pārējās pasaules.
Un lūk, ka mēs atgriežamies pie tās garīgo vērtību nepieciešamības un pie garīgo vērtību prioritāti. Un Eiropas tālākais liktenis ir atkarīgs no tā, vai viņa spēs atgūt līdzsvaru starp garīgo, veselisko un materiālo. Jo šobrīd tur ir kuģis ļoti nospēries, ir milzīga sānsvara un šūs. Es domāju, ka, ja mēs apzināmies, kas notiek, tad mēs arī spēsim kaut ko lietas labā darīt. Es aicinu jūs piestrādāt pie šitām lietām un kopīgiem spēkiem mēģināt to kuģi izbrīdināt. Paldies!